Čau visiem, šis ir mans vlog tipa YouTube video, pirmais, un es ceru, ka ne pēdējais. Es video lieku un filmēju visās platformās, izņemot YouTube, tā kā es ceru, ka tev patiks, un es ļoti novērtēšu, tu piesakosi, un arī uzspēdīšu šim video patīk. Mūsu Itālijā apzaga un uzga arī GoPro kameru. Es esmu pasūtījusi jaunu GoPro kameru, un tā ir 12. kamera, kas ir visjaunākā GoPro kamera, tā kā atpakosim to kopā. Es šobrīd filmēju no savu telefonu, kas ir 11. iPhones, un es nezinu, vai kvalitāte būs super duper laba, jo tas ir filmēts ar telefonu, bet maniem video būs jauna kamera, kas būs GoPro kamera. Priekšējais GoPro bija 9. GoPro, ja es nemaldos, ļoti patikās viņš. Tie arī visādi aksesuāri, nozaga tādu, ka selfie stiku bija klātai kamerai. Gan būs jāpērk jauns par, lūk, ir šī te kamera. Šam vaļā papīru. Oh, yes! Esmu rītīgi priecīga, jo man ļoti patīk filmēt video un patīk radīt saturu. Man jau kā atnāca ziņa no Omnibus, es jau visu man diena ir uzlabota, man atnākusi kamera, kas var būt labāk. Šā, protams, visādi bukletiņi, papīrīši, kas mums nevienam, protams, neinteresē. Mums interesē tikai kamera. Protams, kamera, pats līdz ar ko lādēt, jaunā, stiprā, spēcīgā baterija, kā viņi saka. Šie visi pičendālīši, kas ir vajadzīgi tieši. Varētu filmēt savus video kvalitatīvāk. Un šī skrūvīte ir galvenākā lietiņa. Nē. Šos papīrīšus ir tik satisfying. Vēl viena sūdīga lieta, ko es tikko atcerējos, ir tas, ka man nav atmiņas karte tik liela, lai varētu pavilkt vispār šo kameru. Ir vajadzīga diezgan liela atmiņas karte, mums bija 128 GB, ja pat nemaldos, varbūt pat vēl vairāk. Tā arī jāpērk jauna, jo man nevar ko filmēt šos te video. Spiežam ieslēgšanas pogu. 12 parādās. Tik priecīgi, jo man patīk visas šīs lietas kameras. Atšķirības starp kamerām. Neredzēju tevi. Es ceru, ka es ar šo kameru sadraudzēšos. Esmu uzlikusi tagad to, es vienkārši redzu, ko es filmēju, un es varu skatīties uz sevi vienkārši telefonā. Tā arī vieglāk ir, jo tā kamera ir diezgan maziņa, un tu īsti nevar saprast. Ir ritīgi stilīgi un interesanti skatīties sevi no malas, tā kā vienkārši šeit parādīšu. Es redzu visu, ko es filmēju. Šis ir reāli tik stilīgi. Labi, tā var izdarīt daudzām kamerām, bet es nekad nebiju tā mēģinājusi, un tiešām reāli. Tagad drons izskatās, esmu drons. Es arī zinu savus labākos rakursus, pat nezinu, kur skatīties, jo es gribu redzēt sevi šajā ekrānā, nevis īsti tajā ekrānā, jo tas ir maziņš ekrāns. Bet es noteikti sadraudzēšos un man ļoti patīk. Es domāju, ka es pieradīšu un ka šobrīd patīk, kad savienoju šo funkciju, tad šis ir reāli kruta un šī ir ritīga feature. Tā kā, ja tu arī domā par GoPro iegādi, tad noteikti izvēlies GoPro 12.